Uzsākta e-veselības sistēmas ieviešanas pirmā kārta, kuras ietvaros noris sagatavošanās darbi pilotdarbināšanai, kā atklāja veselības ministres padomniece IT jautājumos Dita Gabaliņa, pilotdarbināšanā iesaistīs ierobežotu skaitu ārstniecības iestāžu. Izmēģinājuma eksploatācija sniegs rezultātus, cik labi sistēma ir izmantojama praksē. Es ceru, ka mums būs neviena izmēģinājuma eksploatācija, jo mūsu projekti vēl ieviešas visu nākamo gadu līdz vasarai, un arī tur varētu būt turpinājumā vēl arī jaunas izmēģinājuma eksploatācijas ar jaunām funkcijām. Pilotprojekta dalībnieki varēs izmēģināt pacientu elektronisko pierakstīšanu, elektronisko nosūtījumu sagatavošanu, darbu ar pacientu elektronisko karti, elektronisko recepšu izrakstīšanu, kā arī darbnespējas lapu izsniegšanu. Viens no nosacītiem jaunievedumiem, ko būtu nepieciešams integrēt e-veselības sistēmā, ir cilvēka identitātes pierādījums, izmantojot pirkstu nospiedumu, atklāja uzņēmuma DPA programmatūras virziena vadītāja. Zinām tādi gadījumi, kad pacients nav identificēts vairākas nedēļas ilgi, pat nerunājot nemaz par stundām vai dienām. Šādi gadījumi neviens vien ir pavīdējis presē un internetā, bet daudz vairāk ir tādu gadījumu, kad pacients nespēja identificēt dienām ilgi vai stundām ilgi, bet par tiem skaļi nerunā. Šādi gadījumi ir daudz, līdz ar to biometrija varētu palīdzēt šīs pacientus identificēt minūšu laikā, tādā veidā nodrošināt visas informācijas par viņiem, viņu medicīnas vēstures pieejamību momentāli. Un tas var glābt kādu dzīvību vai vismaz atvieglot ārstiem darbu, pātrināt ārstēšanu, atvieglot operācijas, ja ir neatliekamas vai tam līdzīgi. Konferencē Veselības aprūpes aktualitātes 2013 lektori iepazīstināja ne tikai ar e-veselības projekta attīstības gaitu, mērķiem un izaicinājumiem, bet arī pārunāja jautājums, kas saistīti ar e-pārvaldi medicīnas iestādēs, kā stāsta Rix Technologies izpilddirektora pārdošanas un mārketinga jautājumos Vita Viese, jau kopš šī gada 1. jūnija ar vienotu dokumentu aprits risinājumu namēs strādā 179 Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas struktūra vienības, kas drīzumā varēs savstarpēji apmainīties ar citām iestādēm, izmantojot dokumentu integrācijas vidi. Šobrīd ir izveidota dokumentu integrācijas vide, kas strādā pilotu projektu režīmā, kur vienas organizācijas dokumentu vadības sistēma varēs nosūtīt informāciju citas dokumentu vadības sistēmai un saņemt tieši un nepastarpināti. Tādā veidā aiztaupot gan uz pastu, gan nodrošinot to, ka šī informācijas apmaiņa ir droša un kontrolējama. Konferencē uzņēmuma Bluebridge Technologies valdes priekšsēdētājs Andrejs Strots pievērsās tēmai veselības aprūpes digitālo risinājumu nozīmi un daudzveidību Latvijas un ārvalstu pieredze. Strots atklāja, ka Latvijā salīdzinot piemēram ar ASV daudz digitālie risinājumi ir ļoti moderni. Mums Latvijas apstākļos ir bijusi iespēja būvēt daudzas lietas no nulles, zaļā laukā. Jā, un tas vienmēr ir labi. Jo faktiski ir zināms tas tehnoloģija attīstības likums, jo vēlāk tu tur ielec tajā vilcienā, jo labāk tev ir. Bet viņiem tā industrija tiek automatizēta jau kopš 70. 80. gadiem, līdz ar to tehnoloģijas ir lielā mērā būvēti ar to laiku investīcijām un uz tā laika tehnoloģijas pamata. Konferenci Veselības aprūpes aktualitātes 2013 organizēja Nacionālā ziņu aģentūra Leta kopā ar ikmēneša žurnālu ārstiem un farmaceitiem Doktus.